Nīla uzvara ar 3-0 patīkam un atkal kārtējis tāds ilgais periods pēc spēles ar bērniem. Ko tas kopumā nozīmē, tāda jauna tendence mums šajā sezonā? Es teiktu, tas ir tāds mums izveidojies kā marketinga solis, varbūt pat to, ja tā var nosaukt. Bet nē, mēs nākam, ejam pie visiem bērniem, jo viņi nāk mūs atbalstīt. Un tas viņiem tomēr ir kaut kāds īpašs notikums, ka pienāk virslīgas spēlētājs pie viņas sasveicinās, parunājās, tur uztais bildi. Tāpēc es domāju, ka no mūsu puses tas tikai pareizi, ka mēs tā darām. Un pakavējamies tomēr pie bērniem, lai viņiem tomēr būtu vakars izdevies un ar emocijām piepildīts. Runājot par spēli, jā, ar Valmieru nekad nav viegli spēlēt. Un šoreiz izcīnījām savu uzvaru pēc ilgākas pauzes, jā. Un kopumā, jā, es gribētu teikt, ka principā varbūt no spēles tehniski mums nebija pat labākā spēle, bet tieši no cīņas no rakstura parādīšanas, jā, mēs parādījām, bet tā arī mēs uzvarējām. Cik priekš sevis atceries labus sevis šajā mačā, jo tāda bija? Tas ir darbs. Bet nē, tos es atceros un tad vienkārši balstījos, skatījos kāda situācija un tad vienkārši centos nolasīt kaut kādā momentā, un tas nesa savu veidu labumu, un tad varēs palīdzēt savai komandai. Viena spēle tagad paliek pret Jelgavu, tad būs tāds pārtraukums, mums būs pārbaudas spēle. Kādā mēs stadijā, tādā fiziskajā formā esam, ir tāds, ka ir vajadzīga tāda izlaša pārtraukums, un labi, tev nebūs, tev būs jādodas izlas, bet kopumā kā mēs šobrīd jūtamies? Protams, ir sakrājies kaut kāds nogurums, plusā mēs tikko beidzām Eirokaus, kur bija ļoti intensīvs grafiks, tāpēc, jā, nogurums sakrājies, un mums, es teiktu, ir nepieciešama šī pauze, lai bišku atkoptos, saņemt jaunas spēkus, un tad novest šo čempionātu mums vēlams pozitīvā veidā līdz beigām. Vismaz šobrīd neesam tajā stāvoklī, kad 2 reizes nedēļā jāspēlē, vai ne? Protams, mazliet personīgi man nepierast sajūta tagad tāda, bet nē, tas ir labi, tāpēc, kad ir laiks kārtīgi atkopties un arī, teiksim tā, varbūt kaut kādas mikrotraumas vai kaut ko vēl savest kārtībā, lai pēc tam, kad ir spēles, tad jau justos labi un varētu uz visiem 100 nospēlēt. Ok, paldies. Paldies.